Apsveicu, tu esi oficiāli fake newsos izglītots, certificēts un autorizēts aizmigušais. Tev viss kārtībā, tu tici tikai oficiālajai versijai, jo viss pārējais taču ir fake news, vai ne? Tu esi izglītots, kas nozīmē formatēts, nevis atmodināts. Tev ir certifikāts, kas apstiprina, ka tu zini tikai to, kas sistēmai ir droši, lai tu zinātu. Tu tici, ka apstiprināts nozīmē patiesība, ka zinātniski pierādīts nozīmē nepārprotams, ka autoritīvs avots nozīmē absolūts. Tu netici sev, jo tev neviens nav iemācījis klausīties sevī. Tu meklē drošību likumos, struktūrās, valdībās, rekomendācijās, protokolos, bet baidies no tā, ko saka tav iekšējais balss, jo viņa saka, šī realitāte smird pēc apmāna, bet klusē, jo oficiāli viss ir labi. Oficiāli tu esi drošībā, bet patiesībā tu sēdi būrī, ko pats esi nosaucis par sabiedrības normām. Un tikai viena doma tevi biedē, vairāk nekā visa sistēma kopumā. Ko, ja viņiem nav taisnība? Ko, ja es esmu daudz brīvāks nekā man stāsta? Tava atmoda nesākas ar pierādījumu, tā sākas ar drosmi, nepieņemt vairāk nevienu oficiālu patiesību bez sajūtas, ka tā ir tava. Pamosties ir bīstami, tu zaudē kontroli, bet tu iegūsti sevi. Skaidrojums par vārdu oficiāls, kods aizmidzinātajai uztverei. Vārds oficiāls nāk no latīņu valodas saknes officium, kas pirmo reizi fiksētā 1. gadsimta pirms mūsu ēras senajā Romā. Officium nozīmēja pienākums, kalpošana, paklausība, kas tiek veikta institūcijas vai augstākās autoritātes vārdā. Tātad officium burtiskā nozīme ir darbs, kas tiek darīts kā kalpošana citai varai. Šis vārds vēlāk tika pārvērsts baznīcās un monarhijas struktūrās, lai apzīmētu visu, kas ir pareizi tikai tad, ja nāk no augšas, no karaļa, no pāvesta vai likumdošanas. Kāpēc šī vārda nozīme tiek iecementēta sabiedrībā? Jo tas palīdz strukturēt domāšanu, ieprogrammēt prātu uz, ja tas ir oficiāli, tas ir droši, ja tas nav oficiāli, tad tas ir bīstami, aizdomīgi, tam ir nepieciešami papildus pierādījumi. Tādējādi cilvēks vairs neusticas sev. Viņš pārceļ patiesības kritēriju no iekšpuses uz ārpusi, tātad no sajūtas uz iestādes apstiprinājumu. Un kas šodien notiek? Šodien oficiāls vairs nav tikai vārds. Tas ir kolektīvs kods, kas aktivizē iekšējo pakļāvību autoritātei. Ko tu apkārt dzirdi? Oficiāli paziņojums, oficiāli apstiprināts, oficiāli atļauts. Tas šauj tavā apziņā. Tas ir kods, tā ir vibrācija. Tev nav jādomā, tev ir vienkārši jāpakļaujas. Un tieši šī iemesla dēļ ir laiks atmodināt šo vārdu. Ir laiks saprast, oficiāls nenozīmē patiess. Oficiāls nozīmē sistēmas atļauts, bet tava patiesība, tava iekšējā patiesība negaida nekādas atļaujas.